uzzinīti, es tevu, kas salasīšu, zemāsiņā uzzinīti, es tevu, kas salasīšu, kuru udziņu ieraugu, tas mazai māsiņai, kuru udziņu ieraugu, tas mazai māsiņai. Vai tas nāk ar saplastariem, vai ar jautru bērnu bariem, varbūt eglē bumbļojas, ar tevi samīļojas. Šodien brīnumi nāks, notiks un pilnīgi noteikti būs. Un brīnumus radīs teju vai 240 mazi un lieli dejotāji, kurus vieno kāda kopīga lieta. Vārds skabardze. Skabardze nav iedomājumi bez spēcīgām saknēm, kuras gandrīz pirms 40 gadiem mūsos iedēstīja horeogrāfe, kolektīvu vadītāja Arta Melnaugsne. Tieši ar viņas dejām mēs šodien sāksim koncertu un arī šo koncertu beigsim. Ar dejām, kuras spēcīgi pauž mīlestību vienam pret otru, mīlestību pret dabu, darbu un tradīcijām. Šīs ir dejas, kas ir balstītas latviešu folklorā. Thank you.
gadu ar visiem ir logojām. Es dziedu par sunīti ifu, kas kaķim pat laba vēl, kas celsies un palīdzēs citiem, kam pašam nav sevi žēl, kam pašam nav sevi žēl. Kam pašam nav sevi žēl. Un sunītim pifam tik laba ir sirds, ka rautām sāpā par visiem, kam slikti šai pasaulē ir, kam slikti, kam slikti šai pasaulē ir. Now
cilvēkiem, un jāsaka arī skabardzēniem, nav bijis viegls gads. Tas bija izaicinājumiem, pārdomām pilns un nereti prasīja lielu saņemšanos. Bet neraugoties uz to, gads bija piepildīts brīnumainiem notikumiem un panākumiem. Tas sākās ar brīnišķīgiem skolotājas Baibas un pirmās grupas panākumiem jaungads deju konkursā Valmierā. Skabardzēni uzmirdzēja dažādos semināros, foto un video projektos. Gads turpinājās ar augstiem sasniegumiem deju svētku skatēs un, protams, visos šīs vasaras dziesmu un deju svētku deju notikumos. Un vēl pavisam nesen, pirms 3 nedēļām, jāsaka par manām dejām, arī priecīgi atgriezāmies no jaunradas konkursa Ogrē. Un pagājušo nedēļu mūsu skabardzēnu pirmā grupa bija Iecavā, kur deju kategorijā izcīnīja 1. vietu. Lepojamies ar skabardzēniem, ar skabardzēnu darbu spējām, lepojamies, ka jūs bērnus vedat pie mums dejot, un tagad caur deju centīsimies atklāt mazu nogrieznīti, kā tad mums šajā gadā gāja.
viņa ozoliņu lupe, karlu pieaugusi galvā viņa ozoliņu. Strauji tek kā dauga viņa garu zola līdzīšiem izstrauji, tek kā dauga viņa garu zola līdzīšiem.
no apkārt laistakas viss. Brīnums šodien ir noticis.
naudā vēl vairāk. Saskis gāja pārlaik viņu, naudā vieniša vakstējās, naudā vieniša vakstējās, naudā vieniša vakstējās. Bija daudz naudiņas, tas nopirka līgavi, tas nopirka līgavi, tas nopirka līgavi. Pasēdēja mūriņā, līgaviņa maltīgai, līgaviņa maltīgai, līgaviņa maltīgai.
savu 14. jubileju. Un jau tagad zinām, ka tas būs jauniem, skaistiem un radošiem izaicinājumiem pilns gads. Mēs ticam un zinām, ka jūs būsiet mūsu atbalsts, neļausiet padoties un iedrošināsiet, lai visraibākās, visradošākās idejas taptu īstenotas. Tātad sākām ar to, kas mums mieši tuvs, un beidzam arī ar skolu Artas Melnauksnes dejām. Kur jūs esat? Spēlēsim spēles! Krīpata, krapata, krīpata, krapata, krīpata, krapata, marš! Krīpata, krapata, krīpata, krapata, marš! Krīpata, marš! Krīpata, krapata, krīpata, krapata, krīpata, krapata, krīpata, krapata, krīpata, krapata, krīpata, krapata, mājās marš! Juku, juku, sīki, puti, lido, lido vāna. Juku, juku, sīki, puti, lido, lido vāna.
Līksmes sejā, arī lielie krēslos dītās, turpu kājas mīdās. Un, kad beidzot varas vaļā, brīnums skan jau balsī skaļā. Un kas tas brīnums tieši ir, katram pašam jāizšķir. Lai skan pirmatskaņojums dziesmai Ziemassvētki nāk, kuru sakomponējusi mūsu koncertmeistere Irīna, viņa ir aiz muguras. Un dziedās mūsu spēlētāju kokoris un soliste pati Irīna, bet jums jādzied skaļi līdzi. Aiziet no tā valdes vietu, tas rūpes, kuras domās mūs.
Paldies par šo 25. gadu. Nu ir laiks to kārtīgi nosvinēt, palietēt. Paldies par koncertu!